Sveiciens mūsu klausītājiem, Tornis ir atzims, un mēs nākam klajā ar mūsu pirmo epizodi, kas būs patiesi aizraujoši, jo šodien pie mums viesojas rakstnieks un Talsvaldes ģimnāzijas absolvents Andris Kalnozols. Paviesosimies dažādās tēmās, sākot no skolas laikiem līdz pat karjeras izaugsmē, un pat varbūt uzzināsim, vai top kāds jauns romāns. Sveiks, Andri! Sveiki! Sveiki, Tornī! Sveiki, Tornītī! Sveiki, ģimnāzijā! Jā, mēs prātojam, Talsa taču ir tik sīka salīdzinot ar galvaspilsētu Rīgu, bet toties mūsos acīm redzami talants un rakstnieki gars. Kā tad ir būt rakstniekam Deviņkalnu mazpilsētā? Es teiktu, ka man tā rakstīšana kā reiz aizsākās ģimnāzijas laikā un vidusskolas laikā. Un tobrīd es atceros tikai vienu, cik ļoti es gribēju tikt prom. Man visu laiku bija tā vēlme kaut kā izlausties. Man te likās, zini, ir Morisējam tā dziesma Every day is like Sunday. Un tad man tieši es tā jūtos. Es domāju, kaut nāktu kaut kāda ūdeņraža bumba un vienkārši te visus nonestu nost. Tur tā dziesmā tā ir. Es to īstenībā negribēju. Dziesmā ir tāds teksts. Un man tās alkas bija, lai kaut kas notiek, lai kaut kas, kaut kas satricina, jo te visu laiku ir tā, tad es domāju, es tikšu uz to Rīgu, ja, un tad tikai sāksies. Un, zini, kaut kā ir tā, ka laikam tā brīvība un sevišķi radošā brīvība ir kaut kas tāds, kas ir jāizcīna un jāiegūst sevi. Un tur nav lielas atšķirības ģeogrāfiskajos punktos. Tā kā es esmu vienmēr priecīgs būt Talsos, un es diezgan bieži esmu Talsos, bet es nesāju sev tos Talsus līdzi arī tad, kad es esmu prom. Tāpat es nesāju sevī visas tās vietas, lietas un cilvēkus, kurus es satieku klaiņojot pa pasauli, kas man arī ļoti patīk, un varbūt par to arī mēs vēl parunāsim. Par klaiņojumiem, ceļojumiem un satiktajiem cilvēkiem. Varbūt. Jā, es domāju, ka vispārībā mūsdienās jaunieši, kas dzīvo mazpilsētās, personīgi man arī ir tas, ka man pilnīgi rauj uz to Rīgu. Tu gribi to brīvību, izjust tās visas balles, kas notiks, visas nakts dzīve, kas būs Rīgā. Tas, man liekas, ir jāizdzīvo katram, un tad tev pienāks, man liekas, dzīvē tāds dzīves posms, kad sapratīs, jā, man pietiek un būs. Jā, pilnīgi taisnība, un tas ir absolūti, ko es gribu arī teikt, ka tas ir pilnīgi normāli vidusskolas laikā. Gribēt būt kaut kur prom, beidzot izrauties no tās lietu kārtības un no tā, ka tavu ikdienu nosaka skolas sistēma, ģimene, vecāki, kas ir fantastiski un brīnišķīgi, bet gribās no tā arī tikt prom. Tas ir pilnīgi skaidrs, to es atceros visu. Un tas ir normāli, un, protams, tiksiet. Tur jau tā lieta, ka visi tiks prom. Nav tā. Un es arī novēlu tikt prom, un pēc tam novēlu, protams, arī tiem, kas jūt aicinājumu atgriezties. Un tas ir tiešām viens no maniem aicinājumiem, un man liekas, ka Talsa ir brīnišķīgi skaista pilsēta, teiksim tā, pilsēta ar savu atmosfēru. Pilsēta, kur tiešām aug un rodas mākslinieki. Es domāju, ne tikai literāti, ne tikai mūziķi, bet arī tādi mākslinieki, kas varbūt sevi nav pieteikuši vai realizējuši tādos valstiskos līmeņos, bet savā dzīvē, kas ir realizējušies un ar māksliniecisku redzējumu turpina dzīvot šajā pilsētā. Tā kā, jā, es novēlu izrauties un novēlu arī atgriezties. Jā, tā ir. Ja runājam par Talsiem, tad noteikti, kur ir pilsēta, tur ir kultūra. Manuprāt, Talsos visiecienītākā kultūra vieta ir Kurte. Bet kāda jums ir iecienītākā kultūras vietiņa, ar ko jūs varat padalīties mūsu klausītājiem? Lūk, es vienmēr es esmu staigājošais cilvēks. Un tas man sākās jau
vidusskolas laikā, kā varbūt jau agrāk, īstenībā, droši vien jau agrāk, bet vidusskolas laikā es to piefiksēju, ka man ļoti svarīgs ir pats staigāšanas process, lai es domātu vispār. Man pat bija tā, ka es atceros skolas laikā, ja bija kāds kontroldarbs vai kāds uzdevums, ko es pildīju, es mēdzu paprasīt aiziet uz labierīcībām. Bet ne tāpēc, ka man vajadzēja uz labierīcībām, bet tāpēc, ka man vajadzēja pastaigāt. Vienkārši pastaigāt pa gaitēm un iet atpakaļ un darīt. Tāpat bija arī ar romānu, kad es rakstīju. Es to rakstīju Nacionālajā bibliotēkā. Nacionālajā bibliotēkā ir ļoti plašas telpas, un man vajadzēja visu laiku staigāt, tad es piesēdos, kādas 10 minūtes rakstīju, un tad atkal kādu pusstundu šivarēju apkārt. Un tāpat ir arī Talsos, kad es esmu. Es visu daudz staigāju un apmeklēju tās kultūra vietas, no kurām kurta, protams, arī ir viena tāda centrālā pašlaik. Un paldies Dievam, ka tā tas ir pēdējos gados. Un top vēl, un droši vien kaut kad drīzumā dzirdēsim arī par tādām kultūra vietām vai štābiņiem, kas vēl ir tapšanas stadijā, bet par kuriem ir pārāk grib vēl runāt. Bet jā, es laikam tāpat kā tos Talsus, es arī tās kultūra vietas nēsāju iekšā sevī un tad pēc vajadzības pielietoju tur, kur es vienkārši apstājos. Kodā. Tālāk. Jā. Talsu ielas, cik mēs esam pieredzējuši, mēdz būt tādas klusas, mierīgākas nekā tā pati Rīga, protams, bet kāds interesēts garām gājējs jūs ir ievērojis un vēlas jums uzdot jautājumu. Kāpēc jums patīk vērot cilvēkus un garām gājējus uz ielas? Jā, man arī par to ir jāatvainojas, jo es bieži vien tiešām aizskatos, es kaut kā, man šķiet, ka varētu likties, ka es blenžu, un reizēm man ir pat tā, ka šķiet es pat par to cilvēku īsti nedomāju tajā brīdī. Es vienkārši kaut kā palieku uz tādas pauzes, vienkārši skatos, un man nav nejausmas, ko es domāju tajā brīdī. Vienkārši nāk kaut kādi signāli, bet tiešām tā ir, ka es eju un es vēroju. Tad ir arī, protams, tādi man tādas misijas, kad es esmu noķēris kādu personāžu, ka es pilnīgi jūtu, ka šis tēls, ko es ieraugu, ka tas kaut kur noteikti pārtaps kādā raksturā, vai lugai, vai romānam, vai izrādēji. Tad gan es neko vairs sev nevaru padarīt, un es esmu līdis pamestās mājās, es esmu negājis uz studijām un dienām tur vazājies apkārt ar diktafonu vai ar kaut kādu citu ierakstītāju. Un tad manī kāp tas adrenalīna līmenis, es pilnīgi varu trīcēt. Pagaidām man neviens tāds personāžs nav šeit Talsos un kādu laiku nav bijis, bet tie ir tādi pavisam īpaši brīži, kad es uzķeru kādu īpašu tēlu. Jā, es īstenībā kaut ko tādu gaidu. Man liekas, kaut kas tāds varētu notikt. Un kas ir interesanti, ka pa lielam tas vienmēr ir Talsos. Es viņus Talsos noķeru, šos īpatņus, tā varētu teikt. Es uztaisīju pat izrādi ar nosaukumu Benzīnvīrs 15. gadā. Mm-hmm. Tas bija Talsos uzradies tāds čalis no Rojas, viņš vispār bija ar benzīnu, aizrāvās ar benzīnu ošņāšanu. Ļoti savāda paskata, ļoti, protams, īpatnēja uzvedība un tas viņa dzīves stāsts beigās bija ļoti skaudrs, jo es kā tāds detektīvs diezgan daudz ko noskaidroju par viņu, par īstenībā par viņu. Uzzināju gan kā sauc, gan kas ar viņu ir noticis un kāpēc attiecīgi dažādu traumu
rezultātā viņš ir nonācis uz šīs toksikomanijas atkarības takas. Tas bija ļoti, ļoti sāpīgi. Es patiesībā pēc tam stipri pārdomāju, vai man vajadzētu tā darīt. Ka tos prototipus meklēt dzīvē un pēc tam aicināt viņus, pēc tam pārvērst viņus mākslas darbos. No ētiskā viedokļa liekas tā, teiksim, tāda cilvēciskā, ja mēs noņemam nost visu to māksliniecisko, tad liekas, ka tas nav gluži ētiski. Es viņu arī tā kā izmantoju un pēc tam palaižu un patiesībā pametu. Bet es tur neko nevaru izdarīt. Vienkārši tā notiek. Un arī pēc benzīna vīra tās izrādes, es domāju, es vairs to negribu ar to nodarboties, jo tas pašam arī man kaut kādā ziņā ir ļoti sāpīgi to visam iziet tam cauri un saprast, kāpēc tas cilvēks ir tāds un kāda trauma rezultātā tas viss ir noticis. Un atkal, protams, pēc tam paiet kāds laiks un es ieraugu atkal kādu tēlu un viņš mani vienkārši noķer savā tīklā. Un tad es domāju, ka ir kaut kādi cilvēki, kuru stāsti prasās būt izstāstāmi, un drīzāk viņi ar to savu personības īpatnību un pievilcību īstenībā noķer mani un piespiež man šo stāstu izstāstīt. Tā es sevi attaisnoju. Nē, mēs varam apgalvot to, ka Talsos patiešām mīt īpaši cilvēki. Nav tāda parasta pilsēta, kā brauc garām, tie tikai Talsos, kas tā Talsos notiek. Bet, ja tu paskatās tās unikālās personības, kas pa ielām staigā, ir par ko aizdomāties. Tieši tā. Un sevišķi, Vectalsos, tur ķīniešu kvartālā augšā saucamajā. Tur ir vesela krāsa palete ar visiem šiem īpatņiem. Tā kā jā. Jā, arī par talsiem vismaz manā lokā kaut kā ik pa laikam izskan tāds teiciens, talsi vienmēr izceļas. Es nezinu, no kurienes radies vai kā, bet šis man šķiet ir tikai apgalvojums par to. Jā, es arī apgrozoties tur Rīgā gadu gaitā, to esmu stipri sajūtis, ka tā tas ir, ka tie interesantie stāsti bieži vien nāk no talsiem un ir pat tā, ka cilvēki gaida, kad es atkal kaut ko pastāstīšu par to, kas te ir noticis vai ko es atkal esmu saticis vai ko dzirdējis. Tā bija, piemēram, ar skolotāju, kad es viņu tur tajā mežā atradu. To es toreiz jums stāstīju. Jā. Skolā, man bija draugi, kas ritīgi fanoja par to stāstu, un viņi vienmēr gaidīja, kad es aizbraukšu uz Rīgu un atkal pastāstīšu, kas ir noticis, kad es esmu bijis pie viņas ciemos. Un tā viņi tā pavisam nejauši pārtapa Janīnā no kalendāra. Jā. Ko es pats to nedarīju apzināti. Es tikai pēc uzrakstīšanas jau sapratu, ka tā tas vienkārši ir noticis. Tā man liekas, viņi strādā vairāk ar mani tie tēli, nevis es ar viņiem. Tā. Jā, kaut kā prātā iesēžās viņi. Tātad, jūs esat absolvējis Talsvaldes ģimnāziju, kā zinām, tuvojās salidojums, un mēs vēlamies noskaidrot, kā jums patika mācīties šeit, un vai jums bija mīļākais priekšmets, ko noiešam, ka varētu būt literatūra, bet neesam pārliecināti. Jo tālāk es esmu no skolas gadiem, jo vairāk man gribas teikt, ka es šeit vienkārši mīlēju mācīties. jo ilgāk es neeju uz skolu, jo fantastiskāks man šķiet septembra mēnesis, piemēram. Bet tad, kad es te mācījos, man, protams, nevienmēr patika nākt uz skolu, un sevišķi tajā jau vidusskolas laikā, kad manī kaut kā sākās tāds dumpinieciskums, laikam, un iesējās kaut kāda tā mākslinieciskā sēkla, un man likās, ka es lasīju visādus tos modernistu dzejniekus, un man likās, ka man tur spiež kaut kādu ar to obligāto literatūru. Tad nevienmēr es teiktu, ka man patika. Kaut gan
Kaut gan man skolas gadi bija ļoti ok. Jāatzīst, ka tie bija 90. Tas nebija baigi vienkāršs laiks. Es redzēju, teiksim, ļoti daudz, sevišķi pamatskolā jau jāatzīst, tad 90. gadu vidū, 90. gadu otrā pusē, ļoti daudz visas tās mobbinga lietas un tās apcelšanas. Un man tas reizē man tas ļoti biedēja. Es teiktu, biedēja. Mani tas biedēja, tajā pašā laikā man bija grūti kaut kā iestāties vai aizstāvēt, jo man bija bail, ka tas vērsīsies pret mani. Kaut kādas tādas lietas, man liekas, ka es ceru, ka tas ir gājis mazumā, kaut kas tāds. Bet vidusskolas laikā, ja mēs runājam par to, kas man no ģimnāzijas tā ritīgi patika un palika, tad tas ir tas vidusskolas laiks. Un te noteikti var runāt par humanitārajiem priekšmetiem, kas mani aizrāva. Tā bija literatūra, kultūras vēsture, angļu valoda, bet tur bija specifiski tāpēc, ka es ļoti, man bija baigais respekts pret skolotāju Lūciju Zepu, un tur vienkārši nevarēja izslīdēt to nemācoties. Kur pretī tagad man ļoti interesē visādas eksaktās kategorijas kā reizi. Es izrādās, ka man ir eksakts, arī eksakts prāts. To es pat tā skolā nezināju, ka man tā padevās samērā visi priekšmeti. Es gan tā īpaši necentos mācīties uz 9, 10, kas te nemaz nebija tik ļoti viegli izdarāms patiesībā, jo kaut kā to līmeni vajadzēja celt. Un tad tās atzīmes lika tā skrupulozi diezgan drīzāk pat vilka uz leju, nevis cēla uz augšu. Un bija tāds interesants moments 12. klasē, ka uzdeva pildīt iepriekšējā gada eksāmenus visos tajos priekšmetos, kur būs eksāmeni. 12. klases beigās uzdeva to izdarīt jau septembrī, oktobrī, kaut kā tādos iepriekšējo gada eksāmenus. Un es viņus diezgan labi nokārtoju. Tad es izdomāju, kā tagad tas sanāk, ja es tā priekš kam man šito gadu vēl vispār mācīties tā īsti. Likās, ka nav nekāda vajadzība. Un tad es tā bišķiņi paņēmu brīvāku sev to 12. klasi, kas, protams, pēc tam tur otrā semestra beigās atspēlējās un man bija nepatikšanas. Bet tas viss saistījās ar to manu vēlmi pēc izlaušanās un pēc protesta un to visu to māksliniecisko piegājienu. Nebija viegli. Es domāju, ka arī skolotāji reizēm nevarēja saprast, ko es īsti daru. Bet toties ir atmiņas palikušas ļoti, ļoti labas. Un es kaut kā vienmēr gaidu un atsaucos dažādiem ģimnāzijas aicinājumiem, teiksim tā. Es nemaz tik viegli neatsaucos uz intervijām. Mums jautāja, kā jūs dabūjāt Kalnozolu uz podkāstu. Tas ir noslēpums. Jā, mēs atklājām to noslēpumu. Mēs vienkārši tiešām ļoti stipri cienu šīs savas izglītības un pieredzes saknes Talsos un sevišķi ģimnāzijā. Vienkārši tiešām visu cieņu šai skolai. Par to, ka tā iedeva gan disciplīnu, gan vēlmi no šīs disciplīnas rauties ārā. Tātad būtībā es ieguvu tādu pilnu komplektu turpmākajai dzīvei. Jā, jūsos laikam ir dumpinieciskums, tā varētu teikt. Es gribētu teikt, man jau šķiet, tas piemīt, ja ne visiem, tad ļoti lielam vairumam vidusskolniekiem. Jā, to es esmu ievērojis. Tas ir vēl joprojām mūsdienās. Nekas jauns tas nav. Tas mēs jau pilnībā saprotam. Tas ir arī superīgi. Tas arī ir nepieciešams. Tikai es lūdzu, ja visus tos klausos, arī
cienīt skolotājus. Nu, tā kā samērot to dumpinieciskumu ar cieņu pret skolotājiem, bet vidusskolā jau vajadzētu. Pašsaprotami. Jā, to vajadzētu. To vajadzētu mācīties. Ir labi argumentēt savu dumpinieciskumu un mēģināt tad iziet uz cieņu pilnu diskusiju. Ja? Nevis tādu durvju ciršanu un nenākšanu uz skolu vai kaut kā tam līdzīga. Bet es ticu, ka ģimnāzijā ar to varētu arī nebūt problēmas. Jā. Es vēl gribētu piebilst, ka kas būtu domājis, bet skolotājas dienas beigās arī ir tik vien kā tikai cilvēks. Jā, un plus viņam jātiek galā ir ar baru. Nevis ar tev kā skolēnam varbūt tajā stundā ir jātiek galā ar mācību vielu un vienu skolotāju, bet viņam ir jātiek galā ar apmācāmo veselu bariņu, teiksim tādā ziņā. Bet, ja mēs runājam vispārīgi, kāda jums šķiet mūsu skola kā kolektīvs? Manuprāt, ir diezgan... es varu runāt par laiku, kad es mācījos, par laiku, kad mani vecāki starp citu mācījās. Man visa ģimene ir šai skolā. Man gan vecāki, abi divi, gan mamma un tētis, viņi vienā klasē mācījās. Un krustēvs un mana māsa, tā kā visa dzimta man kaut kā ir šai skolā mācījusies. Un kas vienmēr ir kā mantojumā gājis līdzi, ka ir kaut kāds zināms prestižs šai skolai. Tā kā mēs esam no šīs skolas, mēs tā nedarām. Vai kaut kā tā. Kā ir arī kaut tāds... zināms līmenis, es teiktu, ko uzliek un kādas prasības no skolotājiem. Tad stingrība, manuprāt. Tajā laikā, kad es mācījos, ģimnāzija bija vēl pirmā vidusskola, un tad tapa par Talsu ģimnāziju. Lūk, lai to vispār sasniegtu, bija jāizpilda kaut kādi normatīvi un jāpaceļ tas kopējais līmenis, tāpēc bija diezgan stingras tās prasības, tā nopietni. Un ļoti grūti patiesībā bija tiem skolēniem, kas uz 10. klasi ieradās kaut kur no citām skolām, no lauku reģioniem. Pret viņiem, manuprāt, īpaši stingri mēdza izturēties. Man liekas, ka man deva pat kaut kādā ziņā atlaidītas. Es tā tagad to saprotu, ka tā bija, jo pēc tam, tā kā es tajā 12. klasē tur paņēmu to brīvsoli, tā bišķiņa. Man likās, ja es nebūtu šai skolā mācījies no pirmās dienas, no otrās klasītes, tad es būtu izlidojis, manuprāt, ārā kaut kādā brīdī. Nezinu, kā tas ir, bet paldies Dievam, paldies skolotājiem, un paldies pedagoģiskās padomes sēdē. Es šo skolu paveicu un esmu vienmēr priecīgs atgriezties. Jā, runājot par skolu, jautājums, vai ir kaut kāda blēņa epizode vai kāds kurios palicis atmiņā? Specifisks kaut kas. Ko drīkst stāstīt? Ko drīkst stāstīt, ko nevajadzēs cenzēt? Ko nedrīkst stāstīt? To mēs privāti varēsim. Jā, to mēs varbūt privāti. Es saku, tas bija ar tiem... Tur ir varbūt... Šitas man ir jāpārdomā. Ir kaut kas tāds, ko tiešām... To, ko nevajadzēs, tu izgriezīsim ārā. Mēs diezgan apcēlām mūzikas skolotāju, bet tas bija pamatskolā. Tas nebija sevišķi labi, kaut kādas sliekas likt uz taustiņiem un tādā ziņā. Tā nejau. Manuprāt, ne tikai pret skolotāju, bet arī pret sliekām. Tā kā tas nav forši. Bet es saku, tas ir kaut kādā pamatskolas laikā, un tas drīzāk ir kaut kāds tāds pieredzējums, ko es redzēju. Es kaut kā bija šāda epizode, bet tas bija aiz tādas labsirdības arī. Man bija tāds draugs,
Un vispār man vienmēr skolas laikos ir tā, ka man ir viens draugs, un es ar viņu arī kopā sēžu, un kopā mēs visu darām. Es neesmu tāds bara cilvēks. Mēs tā kā turamies divatā un tā. Un man pamatskolā bija tāds draugs, Uldis Vēgners. Viņš tagad ir filozofs vispār. Un mēs tā turējāmies kopā. Un kaut kādā 7. 8. klasītē mēs tā staigājām pa talsiem, tur pa visādiem tiem pagalmiem. Skatāmies, ir pilns ar tiem klaiņojošajiem suņiem. Un mēs domājām, ka varētu viņiem atrast mājas. Un tad mēs viņus sākām likt pa logiem iekšā. Vienkārši tā kā ņem to suni un atrod viņam māju, un kur loks ir vaļā, tur cel, un viņš tad tagad dzīvos. Un mēs domājam, ka mēs darām tiešām tādu labu darbu. Es nezinu, tur pēc, tā mums tā vienā dienā uznāca, mēs kādus 5 suņus tā atradām viņiem tās mājas. Un es atceros tādu vienu diezgan lielu suni, ko mēs divatā cēlām iekšā pa logu. Un es atceros tās suņa acis. Viņš tā vienkārši man tā skatās. It kā ok, tā man ceļ augšā. Tagad palodzi, tagad es noplēšu aizkaru ieldu iekšā. Un kaut kā tāds bija. Bet es saku, tas bija aiz tīras tādas kaut kāda ar tādu labsirdīgu domu. Es nezinu, varbūt kāds no tiem suņiem arī atrada mājas, varbūt kāds no tiem suņiem bija no tiem dzīvokļiem, kur mēs viņu iecēlām. To es tālāk nezinu, jo mēs, protams, pēc tam, kad tur iekšā sāku klaigāt, tad mēs skrējām prom. Jā. Ja mēs pievēršamies tagad mazliet rakstīšanas lauciņam, tā teikt. Kā jūs nonācāt līdz momentam, kad sapratāt, ka rakstīšana ir jūsu lauciņš? Vai jau no agras bērnības tapa darba? Un kā jau mēs noskaidrojam, Talsas ģimnāzijā arī kaut kas tapa? Tad pirmie aizmetņi ir absolūti neapzināti. Bērnībā es taisīju kaut kādas mazas grāmatiņas, jo es noskatījos no māsas, kā viņi to dara. Un tad viņi pa kapēkām tur pārdeva vecākiem un citiem radiniekiem. Un tad es arī mēģināju to kaut kā. Vienkārši aiz biznesa tīri. Likās, ka viņi diezgan lēti pārdod. Es nemācēju vēl rakstīt, bet es kaut ko saskribelēju un salocīju un uzliku 3 reizes dārgāku cenu. Un, protams, vecāki tik un tā nopirka, kas bija. Man likās, wow, vienkārši baigi labi. Tas pirmais, tas tā tīri tāds aiz biznesa. Tas man bija biznesa plāns, kas ar to ļoti labi varētu nopelnīt. Bet tāda radoša dzirksts, jā, man piemeklēja vidusskolā un kaut kādā 11. klasē. Un man bija skolotāja Aija Baloda. Kaut kā pie viņas vienmēr arī... Jā, es kaut kā tur varēju kaut kā tieši tā sagadījās, ka tas radošais gars tajā literatūrā man tur arī atbrīvojās. Un vēl tas bija noteikti saistībā ar Talsu ģimnāzijas teātra studiju, ko vadīja Inga Krišāna, kas bija mana klases audzinātāja un liela brīvdomātāja arī. Un tādas tās sakritības bija. Un manī kaut kā lauzās tie teksti ārā. Kaut gan tie pirmie, noteikti viņi bija stipri nekvalitatīvi. Un es pat nezinu, kaut kur vēl man viņi vēl ir kaut kādās kastēs, bet es uz viņiem vairs arī tā īpaši neskatos. bet jā, vajadzēja arī izdzīvot tādu laiku. Bet tā teiksim, tas pamats un tā vide, tā atmosfēra, tā bija ļoti svarīga. Bija svarīgi, lai šī spēja izteikties un vajadzība izteikties literatūrā, valodā, lai viņai būtu labvēlīgi apstākļi. Un manuprāt, ģimnāzijā un tad pie skolotājas Balodas šie apstākļi bija.
Un arī tas, ka man spieda tomēr to obligāto literatūru, tad, kad jau es biju aizrāvies ar tiem visiem nihilistiskajiem modernistiem, arī tie tomēr bija nepieciešamie apstākļi, lai manī šis dumpinieciskums kaut kā akumulētu to radošo dzirksti. Es reizēm aizēju kaut kur prom no jautājuma, es jūtu. Jūs man droši. Tas, ko mēs mēģinām panākt. To vajag, lai izplūst vis kaut kādās tēmās, jo man šķiet, ka var just, ka es vismaz esmu nepieredzējis un pārsvarā klusēju šajā jomā, bet tad ir ok, viss kārtībā. Es vienkārši varu aizvārīties tā, ka... Droši var. Es mēģinu tikt līdz mēs varam ļoti piest to putru. Es vēl nedaudz komentāru. Skolas atmosfēra, te jau arī Marta ir savus darbus taisījusi skolas atmosfērā tepat. Jā, es arī pie AIS Balodas mācos. Man ļoti patīk piedalīties viņas stundās. Un, man vispār liekas, ka viņi ļoti interesantas stundas veido. Vispār man ļoti patīk izteikties. Man patīk, ka viņi man uzklausa. Vispār viņi liekas ļoti jauka un sirsnīga. Un, jā, patiesi. Īstenībā jāatzīst, ka es arī esmu par jums painteresējies. Kādās jomās? Nē, vienkārši tā. Mēs atzīmes es nejautāju, bet tieši mēs ar skolotāju Balodu vienreiz satikāmies uz ielas, un tad es teicu, es tādus foršus ģimnāzijas jauniešus esmu te iepazinis. Tad sakām čau viens otram. Tad viņi pastāsta, jā, viņi tur ir, un Marta arī kaut ko raksta, un tā tālāk. Tā kā es zinu, nezinu ko, bet zinu kā. Un ļoti, ļoti labi, ļoti forši, ka tas viss te tā, ka tas turpinās. Tas vienkārši te ir. Un ir kaut kāds, tā frekvence, tā radošā frekvence, viņi te ir šai skolā, tas noteikti. Un tad viņi ik pa pāris gadiem, vai katru gadu, vai visu laiku, vai kā, atrod kādu cilvēku, caur kuru strādāt. Tā. Prieks, ka tie tagad esat jūs. Jā, es domāju, ir un būs. Nāks jauns paudzes. Jā, protams, mainīsies jau paudzes, bet kaut kas jau ies cauri. Bet vēlos arī pieminēt to, ka sākot ar 30. oktobri, amatieru teātrim Es un mēs, Mikus Krastiņa vadībā, bija pirmizrāde Lugai pavadiens, kas arī ir pilnībā skolēnu un tagad jau arī studentu veidots teātris. Arī izējot no šo, vēlētos pajautāt, vai jums, Andri, nav kāds spilgs moments no jūsu teātra laikiem palicis kaut kāda etīde, varbūt prātā vairāk iesēdusies? Jā, man ģimnāzijas teātra studijā interesanti bija tas, ka mēs bijām tādi savādāki teātra studiju. Ja visi pārējie skolēnu teātri, Latvijas skolēnu teātri visādos salidojumos un konkursos izrādīja tādus piemērotus darbus, kaut kādus Hermanu Paukšu vai kādu citu latviešu dramaturgu darbu, tad mēs ņēmām, piemēram, rumāņu sirreālistu Dželu Naumu, sirreālistu darbus vai krievu futūristu darbus. Vladimiru Majakovski, piemēram, kam ir ļoti savdabīgi teksti. Un Vladimiru Majakovska lūgu Vladimirs Majakovskis, Inga Krišāna iestudēja tieši tad, kad man bija 12. klase. Tieši tajā īstajā brīdī viņa man iedeva galveno lomu Vladimiru Majakovski, lugā Vladimirs Majakovskis. Un laikā, kad es pats biju sācis rakstīt, laikā, kad iznāca Radiohead Kidēji, vienkārši likās, ka es noraušu jumtu. Tas bija tāds laiks, un no tā laika es joprojām atceros lugas tekstu. Es varu visu tekstu, varbūt ne visus dialogus, bet, piemēram, sākums bija tāds. Es uznācu uz skatuves pilnīgi tādā baltā uzvalkā uz kailas miesas, un es teicu,
Jums vai maz sajēgt, kāpēc es mierīgs ar izsmieklu pērkoniem bļodā dvēseli nesu pusdienās gadiem, kas nīkst. No laukumu neskūtā vaiga, kā asara noteku, es dzejnieks, varbūt pēdējais nevajadzīgs. Vai jūs ievērojāt akmens alejās pakārtai garlaicībai vējš kaut ko īdausīs, bet pār upju ieziepētiem kakliem, kas puto un ālējas, tilti dzels rokas lauzī, debesis raud, nevaldām ir austās gaiss, bet mākonītim ap mutīti grimasīte nevar aizpūderēt ar rotiņu. Tāpat kā sievietei, kas gaidījusi bērnu pasaulē laist, bet Dievs tai iešķiebis kroplu idiotiņu ar rudām spalviņām, apaļiem pirkstiņiem apaugušiem rudām spalviņām. Saule jūs izmīlē uzbāzīga, kā dundurs izskūpstījusi jūs par vergiem, jūs vergu bars. Nāciet pie manis visi, es jums pastāstīšu vārdiem tik vienkāršiem kā maušana, kā mūsu jaunās dvēseles kvēlo, kā mēs ciešam. Es tikai pirkstu galiem pieskaršos visu jums dodams, un jums izaugs lūpas milzīgiem skūpstiem un mēle tuvām un tālām tautām, bet es dvēselē pieklibodams aizvilkšos līdz savam klusuma tronim, apgulšos skaists. Man pilnīgi aplaudēt. Aplaudē. Tā, vēl joprojām, es vienkārši viņu skaitu, un man joprojām tā kā, tas bija kaut kas neticams, un toreiz uz pirmizrādi atbrauca vēl arī no Rīgas režisori. Jo Inga Krišāna mācījās maģistrantūrā toreiz teātra fakultātē, un tad viņa bija atteicinājusi īstus profesionālais režisors. Mihails Gruzdovs, starp citu, jā. Kaut kas tāds, un es nodevu to, tas bija decembrī, mums bija pirmizrāde decembrī, un es tajā vakarā tā kā pilnīgi uzsprāgu, es atceros pēc tās izrādes. Un tad man liekas, ka pēc šīs izrādes es arī sapratu, ka es esmu mākslinieks un ka es iešu to mākslas ceļu. Tas bija tik spēcīgs pārdzīvojums, un pēc tam es iestājos aktieros arī. Tieši ar šo te gabalu es arī aizgāju uz eksāmenu, noskaitīju un tiku aktieros. Tā kā, vēl joprojām man viņš ir galvā, un tā kā visu mūžu viņš būs galvā. Kaut kāda rindiņa man tur reizēm izšķobās, bet es viņu tik un tā varu atcerēties. Kaut kas tāds, kas paliks tā kā vienmēr ar mani. Man ir tāda vispār atmiņa diezgan labi jāatzīst. Tas forši. Šad tad tā pārcelā, es vēl šo to zinu no galvas. Tas gan jauki. Tas bija vienkārši tā buķete, tas laiks vienkārši. Es atceros, kā mēs klausījāmies Radiohead Kidēju kasetē. Un mēs bijām tāds vazāņu bariņš te talsos. Un es no ģimnāzijas patiesībā tai bariņā nebija daudz no ģimnāzijas. Tur bija vēl tādi bez skolu. Es teikšu tā, mēs tādi ielu bērni. Tajā 12. klasē es sasējos ar tādiem ielu puikām. Tādiem ģitāristiem, kas tur spēlēja. Viņi neviens nemācījās nekur vai mācījās vakarskolā vai ko. Es biju vienīgs, kas mācījās no ģimnāzijas. Un tad mēs klausāmies to, un kā reiz Andis Grīve, es atceros pie Andžeja Belēviča, kas tagad bibliotēkā strādā, mēs visi pie viņa dzīvoklī, un viņš saka, ir noticis kaut kas nenormāls. Vienkārši jaunais Radiohead albums ir pilnīgi bāks. Es saku, tiešām viņš ir pilnīgi tūlīt, mēs uzliekam to kaseti, es precīzi atceros. Un tad sākās, un tad man likās, viss mūzika vairs nav tāda kā agrāk. Tas ir vienkārši kaut kas izmainījies. Pasaulē ir kaut kas izmainījies. Tas viss bija tajā laikā, kad tā 12. klase, Radiohead Kidēja, un tas Vladimirs Majakovskis tā izrāda, un mana paša dzēja, un tas, tas bija sprādziens vienkārši, jā. Var sakot, tas bija posms, kad zāle nebija vairs tik zaļa. Vienkārši tur zāle vispār neauga. Pēc kaut kā tāda, ja? Tas arī tiešām izmainīja zināmā mērā visu to populārās, teiksim tā, un eksperimentālās mūzikas lauku, pēc tas Radiohead Kidēja. Un toreiz mēs te savos talsos klausoties.
mazā jumta istabiņā pie Andžeja kaseti, kad vienkārši mēs to sapratām, ka tas ir viss, ka tas izmainīs visu mūziku tālāk, ka kaut kāds atskaites punkts tas būs. To varēja saprast, tas vēl nebija nekur izziņots, teiksim tā, kā tagad. Mēs jau nevaram, toreiz internets bija, es nezinu, kaut kur jau viņš bija pieejams, bet ne mums noteikti, mēs nevarējām paskatīties, ko par šo albumu saka mūzikas kritiķi un teorētiķi, bet mēs paši jutām, ka tas viss izmainīs. Tā arī bija, tas bija tas laiks. Tā, esam atpakaļ pēc pauzes un sākam mūsu jaunizdomāto rubriku. Kas tad toreiz bija? Kur mēs parādīsim jums 5 bildes un vēlēsimies noskaidrot kontekstu tām. Un šeit, protams, audio klausītājiem arī būs daudz apraksts par bildēm. Šeit ir redzama ūdens tilpne aizmugurē, kur man informēja, ka varētu būt Daugava. Un, cik es saprotu, Andris Kalnozols ar kādu cilvēku lienas bruģi virsū. Jā, es esmu svaigi izlīdis no Daugavas kopā ar savu kursbiedru Armandu Berģi, kas starp citu arī tagad ir talsnieks jau. Šis bija performance. Es neatceros, tas bija Dirty Deal teātrā, aptuveni pirms 10 gadiem. Performance, ko mums bija jārada uz vietas. Un bija tikko atklāts šī Rīgā tā promenāde. Un mēs vienkārši izdomājām, ka mēs izlīdīsim no Daugavas un palēlinājumā nāksim caur tuneli pie skatītājiem. Un mēs vēl paņēmām ielu muzikantu, kurš uz akordeonu spēlēja tādu kriminālu gabalu. Baigi labs bija. Jā. Tas bija jau pavēsts laiciņš, bet todien bija jauki. Jā, tas ir. Otrajā bildē mēs redzam, ka Kalnozols ir kādā iestādē un aizmugurē ir karti ar Rīgu un vēl kāds cits kolēģis ir viņam priekšā. Okay. Šī ir izrāde vai atpūta lamatās, tā viņi saucās. Atpūta lamatās. Umka LV mums bija tāda leļu teātras pieaugušajiem. Mēs izveidojām ar kursabiedriem, un šī ir viena no izrādēm, arī Dirty Dealā, šķiet, ka jā. Atpūta lamatās saucās. Es tur tekstus taisīju, starp citu, un tur es arī, caur to teātri es visu laiku turēju to literatūras piesitienu tādu siltu. Ejot uz nākamo bildi, šķiet, ka šeit ir redzams, ka Andris ir devies kartupeļu talkā un tur sirsnīgi formas kartupeli. Fonā ir daudz kartupeļu arī. Jā, šis, starp citu, samērā nesen, manuprāt, pirms 3 gadiem varētu būt kartupeļu talka pie aktiera Edgars Samīša, kurš arī talsnieks. Un mēs novācām kartupeļus, un es atradu šitādu sirsniņu kartupeli. Un tad es teicu, nofočē man, jo būtībā mēs divatā arī tos kartupeļus tur gan stādījām, gan pēc tam es viņus tur kaplēju, gan kaut kā tā. Tas, man liekas, bija pēc pirmā pandēmijas gada. Un tad vienkārši likās, ka es baigās saudzes ar to lauku. Un pēkšņi es viņā atradu sirsniņu. Tad viņš mani tā nofočēja. Un šitā te bildi, starp citu, šur tur parādās arī saistībā ar kalendāru vai kaut kā tā. Jā. Aizgājusi. Tā, 4. bildē mums ir redzams Andris Kalnozols labajā stūrī, kādā tumšākā malā, un kreisajā pusē redzams kāds suns, cik esmu dzirdējis, šis ir Latgalē. Nē, es zinu, ka kolēģis ir pierakstījis, ka tas ir Latgalē, bet šis ir Portugālē. Tur mēs bijām, mēs ar to Umku diezgan daudz ceļojām pa Eiropu ar tām izrādēm. Jo tas bija leļu teātris pieaugušiem. Mēs bieži vien izrādes spēlējām vai angliski, vai valodā, kuru paši izdomājām. Un tad attiecīgi tas bija internacionāli. Mēs varējām braukāt apkārt. Un šis ir viens no mūsu tūrēm. Tas ir Portugālē, neatceros pilsētu, bet suns
Nu, šito sunu es pa logu neiecēlu. Te var redzēt arī, ka slēģi ir cieti un to izdarīt nemaz nevar. Un lai sunīts iet savās darīšanās, ko viņš arī izskatās dara. Tā. Jā, pēdējā bildē mums ir redzams Andris Kalnozols, nedaudz jaunāks, uz kādas pludmales zem kāda saules sarga, tālumā ir kalni un starpā ezers. Var pieminēt, ka man liekas, tur arī bija rakstīts latgalē, bet es šaubos, vai tā ir latgalē. Jā, nu tas ir turpat arī Portugālē no tā paša brauciena. Uz mana krekla ir uzdrukāts latviešu dzejnieks Juris Boiko, starp citu no nebijušas sajūta restaurēšanas darbnīcas. Tas tāds komentārs. Jā, šis arī Portugālē. Un vispār man diezgan patīk braukāt apkārt un visu kaut ko pieredzēt. Jā, vai jūs ar ceļojumiem esat uz jūs vai tu? Uz pilnīgi tu, un es teiktu, ka es esmu tāds klaidoņa tips. Man nevis tā kā ļoti patīk, bet man ir absolūta vajadzība kustēties. Tā kā agrāk, kā es teicu, ka man vajag staigāt, tad tas pats attiecās arī uz klaiņošanu, uz būšanu. Teiksim tā, ļoti svarīgi būt ceļā. Nevis tas, ka varbūt fiziski staigāt, bet būt ceļā, visu laiku būt ceļā, kaut kur iet, pieredzēt, būt kaut kādās jaunās vietās, piedzīvot, iekulties nepatikšanās, izkulties atkal ārā, to visu aprakstīt. Un man ir, starp citu, es taču jums varu to arī uzdāvināt. Man ir, ko daudz nezinu. Bet man ir vēl viena grāmata, kas saucās Eiropas smaržas. Pēc kalendāra es esmu sarakstījis otro grāmatiņu. Viņa ir maziņa, viņa nekur nav izdota. Viņa ir izdota kā žurnāla Rīgas laiks pielikums abonementiem. Un man pašam viņa ir tikai vienā eksemplārā, ko es dodu līdzi, dodu apkārt draugiem. Viņa ir, varētu sakot, rets eksemplārs, jo viņu nevarēja nekur nopirkt. Bet man ir PDF fails viņas. Es jums vienkārši pēc raidījuma kaut kad nosūtīšu. Jā. Un tie, kas klausās tagad podcastu, tad ziniet, ka jūs varat pie Martas un Dāvida dabūt šo PDF. Es jums atļauju viņu tā kā, nereklamējot, bet izplatīt tiem, kas pajautā. Un tad tiem arī jūs varat viņus pārsūtīt un dot, jo man nav tā fiziski, es viņu jums iedot nevaru, bet šo PDF failu es varu jums iedot. Tur ir par manu šo apsēstību ar klaiņošanu. Es izstaigāju Eiropu toreiz. Es biju sāk no Briseles, tad uz Parīzi, Saint-Denis, Marseļā, Monte-Carlo, Florence, Neapole, Sicīlija. Tā visu. Un tad mani aplaupīja Sicīlijā. Tad es dzīvoju bez dokumentiem Alā un hipiju komunā. Un kamēr atguvu tos dokumentus un varēju atgriezties Latvijā, bet man neielaida lidmašīnā. Tad es atgriezos Briselē un tad es šausmīgi tas ceļojums man ieilga uz kādu laiciņu. Jo es arī aizbraucu, es devos tajā ceļojumā bez jebkā. Man nebija pat telts, ne guļamais. Es vienkārši izgāju no mājām. Man bija pieraksti un kaut kāds drēbes un pasta un bišķiņa nauda. Un pat to es visu pazaudēju. Bet es toties iegūju pēc tam šo grāmatu un stāstu. Jā. Tādas ir manas attiecības ar ceļošanu, tā ka man pat ir rētas vēl palikušas no tā visa. Es arī tagad došos prom, un šī patiesībā bija tā pēdējā iespēja, jo šīs ir manas pēdējās dienas Talsos. Es jau nākamnedēļ ceļoju prom, sākumā uz Vāciju, Frankfurtas grāmatu tirgus ir nākamnedēļ. Es pārstāvu Latviju kopā ar Jāni Joņevu. Mēs abi kāpjam uz skatuves Frankfurtē un runājam par saviem darbiem. Tas viss kopā ir saucās. Īstenībā, kas ir varbūt piestāv, lai pateiktu to podkāstā, tas kopējais uzstādījums gan man, gan rakstniekam Jānim Joņevam, kurš ir sarakstījis brīnišķīgo Jelgavu 94.
Šis uzstādījums ir tāds no mazām pilsētām uz starptautiskiem panākumiem, kur iedvesmas avots ir rakstnieka dzimtā vieta, pilsēta, un tad viņš šo stāstu izstāsta, un tas viņu aizved līdz starptautiskiem panākumiem. Tāds ir tas kopējais uzstādījums. Tā, un pēc tam, pēc šīs Frankfurtes, es dodos nedaudz, uz 3 dienām, es dodos uz vienu karuseļu parku. Turpat es Vācijā pirms 13 gadiem strādāju atrakciju parkā, starp citu. Strādāju ar marionetēm, kopā ar visādiem akrobātiem un klauniem. Un tur es arī patiesībā tā nopietni pievērsos rakstniecībai. Tur es mazliet pabraukāšu ar karuseļiem, un tad es braukšu uz Sarajevu, uz Bosnijas Hercegovinas galvaspilsētu, un tur es nobāzējos, tur es ieslēdzos, un man ir pašam sev uzdots uzdevums sarakstīt nākamo darbu, un bez šī darba nemaz mājās nebraukt. Bet tā kā man ļoti patīk vasaras pavadīt Talsos, tad es domāju, ka tas būs ļoti labs iemesls, lai es šo nākamo darbu tomēr tur Sarajevā uzrakstītu. Nu, tad mēs lasītāji varam ar nepacietību gaidīt jauno darbu. Jā, es pats to gaidu ar nepacietību, jo man ir kaut kā, es esmu te Talsos staigājot apkārt, esmu viņu tā diezgan labi galvā sastaigājis, un tās domas un tās idejas man ir tā, un tēlus esmu savācis, un kaut ko jau tā sācis čubināt, un tad ir kaut kāds tas adrenalīns atkal manī, jo es jūtu kā kāpju, un es nevaru sagaidīt, kad es varēšu te Sarajevā tā iebarikādēties. Es tur dabūju dzīvoklīt arī uz to visu laiku, tagad, kamēr es tur būšu, un tad man kaut kā nebūs visādi apkārtējie tie, kaut kā, man Latvijā diezgan pagrūti, man ik pa laikam kaut kur rausta, kur man jāaiziet, kur man jāatnāk, kaut kas man ir jādara, bet tā kā es esmu prom, es vienkārši varu atslēgties, un mani nevar dabūt rokās. Un tas ir tas, ko es tagad tā kā rītīgi gaidu. Es gribu tā 1-1 ar to savu darbu nonākt. Tas būs liels piedzīvojums. Jā, atgriežoties pie to klejošanu, nedaudz personīgi man ir pieredze klejojot, kaut ko staigājot pa Talsiem, pa Talsu novadu, arī ar riteni braucot. Mūziku klausīties ir cilvēki, kas klausās to mācoties, dažiem gara darbi rodas, klausoties mūziku. Mums ir jautājums jums, vai jums ir kaut kāds mīļākais mūzikas žanrs, vai grupa, vai izpildītājs? Es tagad klausos klasisko radio diezgan daudz. Tā kā man tādā darba režīmā viņš bieži vien ir ieslēgts, un tas ir Latvijas Radio 3 klasika programma. Tas mani nomierina stipri. Es par viņu nedomāju. Viņi tur skan un ko čik. Vai arī kaut kāds tāds. Bet vidusskolas laikā, un joprojām, kas man ir palicis tāds izpildītājs un mūziķis no populārās mūzikas, ir Damon Albarn. Kas ir tagad jūsu paudzē, viņš zināms ir kā Gorillas. Jā, protams. Jā, un manā laikā viņš bija Blur. Tā kā Blur. Un viņam ir vēl visādi side projekti, kā The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice and the Moon, Mali Music. Viņš ir ļoti daudzpusīgs mūziķis. Bet vienmēr tik daudzpusīgs, viņš sadarbojās ar tik dažādiem māksliniekiem no visas pasaules un dažādiem žanriem. Tur gan tautu mūzika, gan populārā, gan hip-hops, gan vēl viss kaut kas. Tajā pašā laikā vienmēr saglabā to savu tādu atpazīstamo skanējumu un rokrakstu. Tā kā Damon Albarn es vienmēr arī sekoju līdzi. Jā. Tā, Gorillas, kad iznāk kaut kas jauns no Gorillas, es klausos. Jā. Man patīk tās melodijas. Jā, un ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Talsiem, tad mēs talsnieki noteikti varam apgalvot, ka mēs lepojamies ar mūsu gardajām bulciņām no piensādes. Un citiem tā ir ikdiena izskriet paķer kādu gardumu. Kāds ir jūsu mīļākais konditorijas izstrādājums no Talsu piensaimnieka?
Nav obligāti varbūt no Talsu piensaimnieka, vai viņš jums ir sponsors? Nē, Mēs esam sponsorēti, bet Jo es esmu mūsu... ja ja jūs kāds vēlaties- pārstāvis dzird man šo, visu tad laipni cieņu. lūgt. Jā, jūs varat iegūt brīnišķīgas sponsorējamo teiksim tā, apjomu šeit. Bet nē, man ļoti, es tagad esmu Maizes namā, un tur ir Filadelfijas siera krēma groziņš ar avenīti virsū. Viņi visu laiku, es esmu pilnīgi sajūsmā, viņi pirms kaut kāda augustā viņiem iznāca. Es tur vienkārši gandrīz katru dienu esmu. Man ļoti garšo kūciņas, es bieži vien tur ēdu brokastis vienkārši tāpat. Kafiju iedzeru un apēdu kūciņu no rīta. Bet tās Filadelfijas siera krēma, tas ir kaut kas ļoti labs tur, jā. Bet, un, protams, jā, piena sētā man agrāk ļoti, es neesmu tagad kādu laiciņu bijis, kopš es to Filadelfijas siera krēma groziņu dabūju, bet tā man sapnītis garšoja, jā. Man tas krēmīgie, man tie krēmīgie ritīgie, jā, tie man patīk. Es atceros, vienreiz mazajās klasēs es mēģināju pasūtīt, un es nepateicu sapnītes, bet spainītes. Viņi skatās ar manīm lielām acīm. Es mēģināju atrunāties to, ka es nemāku labi lasīt, kaut es biju viena no labākajām lasītājām tajā laikā, bet tāds, es lasītu slikti māku. Ja es varu iedomāties to skatienu, ar kādu Jā, paskatījās. Tas vīrietis, kas vienmēr tur ir, Gins, jā. viņš skatās tās, bet viņš vai es teicu kaut kas par uz vilcieniem vēl asociācija, es nezinu. Starp citu, manuprāt, viņš arī ir Talsu ģimnāzijas absolvents. Man šķiet, ka jā. Vismaz viņa māsas noteikti. Viņa māsa ar manu māsu vienā klasē mācījās, un vēl dažas māsas, viņa tā daudz bērnu. Man šķiet, ka viņš arī. Vai tik viņš nebija ar Andžeju vienā klasē. Es tik vēlos pajautāt, lai apstiprinātu, Gins ir vīrietis ar Auskaru, vai tas Jā, tas pats skaidrs? Jā. Es jau no mazām dienām atceros, ka mēs ejam vienmēr bulciņas, viņš vienmēr bija, man nav viņa bišķiņa baila bija, bet tagad jau vairs ne. Tagad viss kārtībā. Bet esat kopumā radošs cilvēks. Kāds ir viens radošs darbs, no kura jūs visvairāk iedvesmojāties? Radošs darbs, kāda cita radošs darbs? Vai? Es teiktu, jā. Kas man bija iedvesmas avots? Man tajā vidusskolas laikā, kad nāca visi tiem, kad es saskāros ar to Eiropas un pasaules literatūru, modernismu 20. gadsimta pirmās puses, tad tie bija Francis Kafka. Kafka bija tas, kas man arī, tas viss bija, es saku, tajā vidusskolas laikā, tajā 12. klasē, tur vienkārši vienā pāris mēnešos es dabūju tādus triecienus gan mūzikā, gan dzīvē, gan literatūrā, un tad tas noteikti bija Kafkas process. Francis Kafka process, ko es izlasīju, kas nav viegla grāmata, kas ir tā kā absurda darbs, bet īsta jau modernismu klasika un Kafka ģēnijs viennozīmīgi. Es biju apsēsts ar Francis Kafkas darbiem ilgus gadus vēl pēc tam, un joprojām patiesībā esmu. Man ir tā, ka es pieķeros vienam māksliniekam, vai tas būtu literāts, vai tas būtu mūziķis, vai kā savādāk, un es viņu vienkārši izsūcu līdz pēdējam. Man ir ļoti, es tā kā, ja es paņemu vienu rakstnieku, kuru es nezinu, un man šis darbs absolūti apbur, es noteikti izlasīšu pilnīgi viss, kas no viņa ir iespējams, ko vien ir. Man tāda apsēstība man ir. Un Kafka bija mans tāds pirmais rakstnieks, kuram es šādi pieķēros, un tas tā kā ir palicis uz mūžu. Jā. Skatoties uz apkārtni, šķiet, ka pašreiz apkārt arī mūsu lokā dominē dažādas subkultūras, stereotipiskākie piemēri būtu punki, emo un goti.
Vai jūs arī kādreiz esat bijis kādā subkultūrā, vai arī šobrīd vēl esat? Nē, mēs bijām tādi baigais lupatlašu bariņš. Es teiktu, mēs bijām lupatlaši. Mēs centāmies būt kaut kas, bet toreiz 90 no beigās un 2000 sākumā bija tā diezgan trūcīgi ar tiem apstākļiem. Nebija internets. Kaut kur jau viņš bija, bet tāds brīvi pieejams viņš nebija. Viņš nebija mobilo telefonu. Arī kaut kur jau kaut kam viņi bija, bet viņi nebija integrēti ikdienā. Līdz ar to mēs par tādu pasaules populāro kultūru, subkultūrām un jaunajām vēsmām īsti neko nezinājām vai zinājām ar pamatīgu novēlošanos un ar pamatīgi sagrozītiem faktiem vai kaut ko tādu. Tad mēs centāmies kaut ko tur vilkt mugurā un krāsot. Man bija melni mati nokrāsot vidusskolas laikā. Bet tas viss izskatījās, man liekas, ļoti amizanti. Mēs tad drīzāk pēc tādiem, kā es teicu, tādiem ielu bērniem izskatījām. Diezgan, es nebiju, kā lai saka, tad tajā ģimnāzijā mums bija tādi bērni, kas tā, labi ģērbās un stilīgi bija un forši izskatījās. Tad es nezinu, es kaut kādā tādā lielā vamzīgā kažokā biju un kaut kas man sākumā bija ar tiem saplēstajiem džinsiem arī un ar kaut kādu tādu skarbāku to noti, bet tas nebija no tā, ka es zinātu, ka drīzāk cēlās viss no nezināšanas un no tā, ka vienkārši nebija nemaz tik daudz ko vilkt tajā mugurā un kaut kādas salasījām, viens otram devām un kaut kā tā. Man liekas, tās bildes jau uzpeld no tiem laikiem, tad tur tādi klauni ritīgi varētu būt. Jā, es atradu vienu bildi. Jā, mēs neievērtējām rubrikā, jūs nezināt, vai es vēlētos, bet tur bija viena bilde, kur jums bija tie melnie mati. Okay. Jā, šo mēs zinām, vismaz tik daudz. Jā. Varam vizualizēt. Jā. Tā, es saku, nekāda konkrēta subkultūra tā nebija. Es teiktu lupatlaši, ielu bērni, kaut kas tāds. Bet patreiz jūs neesat subkultūras scēnā. Nē, man liekas, ka tas tā kā piestāv tādai jaunai paaudzei vairāk. Kas tā kā arī tā meklē, kam vēl ir tādi meklējumi, savas balss meklējumi, un tad viņi to meklē pie vienas grupas, pie otras grupas, vajag kaut kā šo noskaidrot, un tad vajadzīgas šīs kompānijas, kaut kā es jau esmu aizgājis tādā diezgan individuālā ceļā, un es atceros, cik tas bija svarīgi toreiz, cik tas bija rītīgi svarīgi, un es negāju ar tiem, kas klausījās popmūziku. Man ar viņiem nebija nekā kopīga, man likās, man ar viņiem ir garlaicīgi, mēs tur klausījāmies. Arī to pašu punku, jā, mēs klausījāmies no punkiem. Raivīts man bija. Raivīts īstenībā, Raivis Spalvens, mans klases biedrs vidusskolas laikā. Viņš bija tas, kas viņš vēl joprojām ir tas, kas arī kas par mūziku daudz interesējas. Un viņš bija tas, kas mani vilka un ierādīja visas tos, jā, tādas kaut kādas tās vēsmas mūzikā, bet jā, bija tāda. Jā, kaut kas no grunge varbūt arī jā, tajā laikā. Kaut kas tāds Nirvana, Smashing Pumpkins, kaut kas. Man ļoti Smashing Pumpkins patika, jā, atceros. Tas bija kaut kas tāds, kas man arī tas bija tas melnums tāds, kas tāds noslēpumains. Jā, šis drausmīgi gan jau šķiet, bet es gribētu teikt, mūsdienās sapti ir tāda jau klasika. Jā, tas ir dīvaini man to dzirdēt, bet tā ir, jā, tā tiešām ir. Jā. Mums ir ienācis arī jautājums no vēl kāda interesanta. Kur jums visvairāk raisās radošās domas? Aha. Tad tas būtu pastaigā noteikti, kad es esmu ceļā vai kad es kustos. Es teiktu, ka man radošās domas visvairāk raisās kustībā un vēl
kur es ņemu motīvus, ir sapņi. Man ļoti visādi sapņu lietas. Es diezgan bieži sapņoju, un no sapņiem es mēdzu paņemt kādus motīvus. Man tagad ir tāds žurnāls Strāva. 8. numurā ir mans stāsts Sapņu vīrietis. Tur ir viens tieši no sapņa paņemts motīvs, ko es izvērtu. Man liekas, ka mums viena draudzene, viņa man sūtīja, un es teicu, lai viņa man iedod to izlasīt. Man viņš kaut kur jau vispār tas žurnāls. Man bija autora eksemplārs, es viņu iedevu Andžejam. Bibliotēkas Andžejam. Es domāju, ka es Andžejam palūkšu, lai viņš jums tad pēc tam viņu kaut kad iedod. Vai kaut kā tā. Es viņam pateikšu, vienkārši, jo es pats braucu prom, tad es viņam atstāju, lai viņš izlasa. Jo Andžejs mums bija štābiņš. Andžejs mums savā laikā bija štābiņš, viņš bija visvecākais no mums. Un pie viņa visi mēs pulcējāmies un tad klausījāmies gan tos Radiohead, gan lasījām to Kafku, gan tur visu kaut ko darījām. Tā. Jā, te ir kārtējs jautājums no interesantiem un šoreiz skolas darbiniekiem. Man nedaudz par suņiem jau noskaidrojam. Tātad ir jautājums, kādas ir jums attiecības ar kaķiem? Vai arī kāds ir jūsu kaķu vārds? Es mīlu kaķus. Es esmu tas kaķu cilvēks. Nu, ja ir tas suņi vai kaķi, jā, tad es esmu tas kaķi tomēr cilvēks. Man ir kaķīts Rīgā. Mildiņa. Viņas sauc Milda. Jo mēs viņu paņēmām Patversmē, tāda maziņa. Viņas no strīpainiem kaķīšiem, viņai vienkārši spieras ir no tām strīpiņām tāds M-burtiņš. Es tā teicu, viņai ir M-burtiņš, viņa jāsauc M, un tad es teicu Mildiņa. Un, tad un man viņa tik, tas bija laikā, kad es rakstīju kalendāru. Es jau biju gandrīz to kalendāru uzrakstījis, man iztrūka vēl nodaļas pāris. Un tad es paņēmu Mildiņu, un es domāju, viņai jābūt tajā grāmatā. Un tad es viņu ieliku. Arī kalendārs atrod kaķīti. Un tā. Viņa būtībā no īstenības ienāca arī romānā. Tā kā jā, man ir mīļš superīgs kaķītis. Jā. Tagad pēc entiem atvērtiem jautājumiem esam nonākuši līdz mūsu nākamajai rubrikai. Šis vai tas, kur mēs nolasīsim 2 opcijas, un jums būs jāizvēlas viena no tām. Ok. Arī kaut kā jāpakomentē vai jāpamatā? Pēc paši ieskatiem. Labi. Aiziet. Pirmais būtu diena vai nakts? Diena. Es esmu rīta cilvēks. Es agrāk būtu teicis nakts. Jūsu gados es būtu teicis nakts. Es vēl pirms 10 gadiem būtu teicis nakts, bet tagad es esmu totāli disciplinēts rīta cilvēks. Jā. Mākslas muzejs vai vēstures muzejs? Es teiktu mākslas muzejs, bet man ļoti interesē vēsture. Bet mākslas muzejs tā, jā. Kaut kā, ja mēs ņemam to mākslas muzeju, kurus es esmu apmeklējis, tad drīzāk mākslas muzejs, jā. Glāze ir puspilna vai pustukša? Es esmu īstenībā diezgan dzīvespriecīgs. Viņa ir diezgan pilna. Jā, nedaudz atmaskojot noslēpums, kas mums bija. Mums bija ideja visu šo ierakstu laikā turēt glāzi zem galda un uz šo jautājumu paņemt un uzlikt un pajautāt šo jautājumu. Mēs nevarējām glāzi. Mēs nevarējām sameklēt, diemžēl. Es saprotu, jā. Tad nākošais ir dzeja vai próza? Īstenībā, ja man pašam par sevi, tad próza un tā, bet es ļoti daudz, es teiktu, augstākais plauktiņš ir dzeja. Man tā šķiet, un man liekas, ka es dzejā esmu iemācījies valodu. Un dzeja ir, teiksim tā, daudz bagātīgāka ar informāciju. Ja mēs ņemam tīri kaut kādu informāciju, tad dzejā viņa ir tā kā, ekstrakts, tā kā, vienkārši nektārs. Tāds ļoti, ļoti daudz, ļoti īsā formātā. Prozā atkal tad var izvērsties, bet, laikam dzeja tad. Augstskola vai vidusskola?
Un redz, man bija ļoti specifiska augstskola. Mēs aktieros mācījāmies. Tā kā man tas tomēr aizvirzīja tādā. Man augstskola aizvirzīja pa to tādā profesionālā mākslas ceļā. Bet, ja man jāņem, teiksim, kaut kāda tas pagrieziena punkts, tad tas notika vidusskolā. Un tad, teiksim, kur es kļuvu par mākslinieku, kur es dzimu. Es dzimu vidusskolā, bet es iemācījos augstskolā, teiksim tā. Ātrums vai precizitāte? Precizitāte. Tas ir noteikti, jo es esmu apsēsts ar precizitāti. Es biju 17:00. Tas, ka man vēl minūte bija jāuznāk, man pat ir šis obsessive compulsive disorder. Tā, ka es varu. Man ir tā, ka man uzaicina, teiksim, uz dzimšanas dienu. Var gadīties tā, es atnāku 2 minūtes par ātru, un es vēl treptā pastāvēšu un pagaidīšu. Tad tieši, kad ciparnīcā būs tiks, es piezvanīšu pie durvīm. Man tā mēdz būt, tiešām. Jā, tālāk mums būtu grāmata vai filma? Grāmata. Es esmu tā. Man tagad ir ar kino pieredze, jā, un talsos arī to kalendāru filmu, kas būs grāmata kino, Bet, ja man pašam jāizvēlās, tad tas mans formāts ir grāmata noteikti. Jā. Vasara vai ziema? Vasara. Man vasara, jā. Man vajag to sauli. Bet vairāk tiešām tāpēc, ka saule. Gaisa. Man to nesaprast, diemžēl. Man arī ne. Cita paudze laikam. Teātris vai grāmatu rakstīšanas? Pieņem šo kā vispārīgu dalību teātrī, gan kā režisors, gan kā dalībnieks. Man šo jautājumu jautā, kas tad es īsti esmu, vai teātris cilvēks, vai literatūras cilvēks, un īstenībā arī literāti, rakstnieki domā, ka es esmu teātris cilvēks, un atkal teātris cilvēki domā, ka es drīzāk ka es esmu kaut kāda ārpusnieks, kaut kāds outsiders abās šajās vietās. Bet es teiktu, ka man teātris iemācīja rakstīt, ka es caur teātri iemācījos rakstīt. Kaut kā tā. Un ja būtu jāspēlē futbols, kas man arī ļoti patīk, tad es būtu tīm teātris laikam kaut kā tā. Pelēkie zirņi ar speķi vai rasels? Grūts. Jā, šis te ir grūts. Kā kurā brīdī. Un man ir tiešām bijis tā, ka es tā kā specifiski gribu lūgt sievu veikalā, un es gribu tos kaut kādus pelēkos zirņus ar speķi. Bet man ir specifiski arī bijis tā, ka es gribu roselu. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti grūts jautājums. Šis ir visgrūtākais jautājums, manuprāt, visā podkāsta klāstā. Es par šo padomāšu, un varbūt es tad kaut kādā brīdī atbildēšu jau no Sarajevas vai tādā garā. Man liekas, ka par šo man vajag esseju kaut kā, jo šis ir kaut kas, es te jūtu rītīgu pamatu tādai plašākai diskusijai, es pat teiktu, ar daudziem iesaistītajiem un aptaujām un statistikām. Un, wow, jā, paldies, Rasels vai Vakar likās, ka es šo izdomāju, likās muļķīgs jautājums. Jā. Bija tāds uzdot, neuzdot, bet šis bija pareizā izvēle. Es te palauzīšu galvu un tad nākšu klajā. Mēs te pieliksim kaut kādā pielikumā klāt podkāstam šo esseju, kas tiks atsūtīts. Nākamais jautājums: kafija vai tēja? Kafija. Es vispār kafija ir tas, kas man padara par cilvēku. No rīta bez kafijas man ir labāk nešķērsot man ceļu. Jo pirmais ceļš, kas ir, man ir uztaisīt kafiju tomēr. Bet bija nesen pagājušajā nedēļā, kad man bija jānodod asins analīzes Rīgā. Vienkārši jānodod analīzes. Un bija jānodod tukšā dušā. Un bija bez kafijas. Bez, vārdu sakot, brokastīm. Un es esmu agrs cilvēks, es agrs ceļos, man patīk viss tās agrā būs. Un es biju tik grampī tur. Man kauns, es vienkārši aizgāju
un kaut kas tur nav, kaut kādas uzlīmes. Tad es aizēju pēc tam pie tās reģistratūras, un tur viņiem paskatās, kuras analīzes man jāiet, un viņi salīmē tās uzlīmes. Es aizēju uz tām analīzēm, un es vienkārši domāju par to, ka paņemiet visas asins, ko vien jūs varat paņemt, vienkārši neko neprasiet, un pēc tam laidiet mani uz kafejnīcu. Un viņi man, bet kur ir šīm analīzēm uzlīmīti? Un es viņai saku, es šīs uzlīmītas nelīmēju. Un es pēc tam domāju, ārprāts, cik es vienkārši varēju pateikt, es nezinu, vai ko, bet es viņai uzreiz saku, es šīs uzlīmītas nelīmēju. Un kaut kāds tik pilnīgi cits cilvēks es esmu. Tā kā es nekad ārā nerādos, nemaz neiedzēris rīta kafiju, bet, ja gadās, tad tas ir diezgan cita persona, es teiktu, jā. Lauki vai pilsēta? Laikam pilsēta. Es tomēr teiktu pilsēta, bet tāda aptverama pilsēta. Es sapratu, ka tas mazpilsēta ir mans mērogs, kur es varu saprast, kur es varu aptvert. Es esmu bijis lielajās pilsētās, es biju arī Ņujorkā, Losandželosā. Un laikam Ņujorka ir tā lielākā pilsēta, kur es esmu bijis Maskavā vai ko tādu. Es viņus nevaru aptvert. Tas ir kaut kas, es tur pazūdu. Man vajag pilsētu, kur es varu aptvert. Talsi varu aptvert, Rīga varu aptvert, bet vairs jau neinteresē. Tā kā kaut kā baigi daudz, kas tur izdzīvots un tā, bet jā, mazpilsēta. Es teiktu, mazpilsēta ir mans formāts. Jā. Pasažieris vai šoferis? Tagad šoferis. Beidzot, pēc visiem šiem gadiem, es tikko nokārtoju tiesības. Kāpēc tik ilgi prasīji? Es uzsācis biju jau arī agrāk, bet tad man tas šaudīgais dzīvesveids man vienkārši sanāca uzsākt, un pēkšņi man jābrauc uz Vāciju strādāt, un es nepabeidzu. Aizbraucu uz Vāciju, atgriežos, un tad kaut kāds festivāls tur es biju diezgan šaudīgs. Un tad es īstenībā man tās tiesību kārtošanas, man tagad ir apsēstība ar tiesībām, jo es gada sākumā es biju Taizemē, un Taizemē visa satiksme ir kaut kā organizēta uz šiem mazajiem mocīšiem, skūtrīšiem, mopiņiem un tā tālāk. Un es gribēju iegūt tur tiesības, un es iestājos Taizemē, autoskolā, mocīšu skolā, un es nokārtoju tiesības Taizemē. Un pēc tam man kaut kā es īstenībā varu diezgan labi tos satiksmes noteikumus iemācīties. Un uzreiz arī sāku kārtot caur video arī Latvijā autotiesības. Un tad es šo vasaru izgāju to visu apmācību. Tikko pirms 2 nedēļām nokārtoju. Jā, tagad šoferis. Plus, es domāju, es varbūt vēlāk vēl uz jahtu varētu nokārtot kaut kādas tur. Varbūt lidmašīna. Vārdu sakot, man ir aizgājis. Es jau teicu, ja es pieķeros kaut kādai vienai lietai, tad es viņu sūcu līdz, vārdu sakot, līdz es beigās kosmosā lidoju kaut kur. Kaut kā tā. Karsts vai augsts? Gribētos jau teikt, ka augsts man, bet tā... Uzreiz, ja saka duša, tad es teiktu, ka diezgan siltā. Man patīk tomēr tas siltums. Man prasās pēc siltumiņa. Kaut kā tā karsts tad jau. Privātais vai sabiedriskais transports? Man ļoti patīk sabiedriskais transports patiesībā. Es tur ļoti daudz ko esmu piedzīvojis. Es esmu bijis ilgstoši braucis ar sabiedrisko transportu. Novērojumi vislabākie rodas sabiedriskajā transportā, vilcienos, tur kaut kur autobusos. Dialogus es esmu dzirdējis, pierakstījis, kaut kādas idejas, kaut kādas izteicienas. Tā kā manā aicinājumā vai manā profesijā sabiedriskais transports ir dāvana vienkārši. Privātais auto, tas ir tāds pārvietošanās līdzeklis, lai nokļūtu no punkta A līdz punktam B, bet ja mēs tā skatāmies tādā, kas man ir nepieciešams, tad tas ir un sevišķi vilciens. Vilcieni man ļoti patīk vilcieni. Deutsche Bahn. Es vienkārši dievinu Vācijas vilcienu sistēmu. Drīz braukšu. Tetovējums vai piercings? Man nav neviens, ne otrs. Un nav tāpēc, es nevaru izdomāt. Ja man būtu tetovējums, nevarētu izdomāt ko.
un ja man būtu vēlme pēc piercings, nevarētu izbaudīt, kur īsti. Nu, tā kā, un tāpēc man nekad nav, jo es vienkārši nespēju. Es nespēju, laikam nevaru ar sevi vienoties par to, jo es esmu redzējis visu kaut ko skaistu un foršu, un man patīk, kā citiem tas izskatās, gan piercing, gan tetovējumi, bet par sevi līdz ko nonākt tā, bet kur tad tu to gribētu, vai ko tu gribētu, un es nevarētu izdomāt, un man ir bail, ka ja es izdomātu, tad es nākamā dienā, saprastu, ka nē, tas nav tas, ko es gribēju. Tā kā man neviens ne otrs. Droši vien jau, ka piercing būtu vieglāk pēc tam dabūt kā nebijuši. Ar tetovējumu būtu grūtāk. Punktiņš paliek tikai. Paliek punktiņš. Tad drīzāk piercings. Jā. Vēstuli vai ēpasts? Man ļoti patīk vēstuļu formāts. Es tagad vispār esmu sapratis, mēs ar draugu vienu sarunājām, ka nepakļauties ēpasta formātam, ka rakstīt vēstules ēpastos. Kādi ir tagad ēpasti diezgan tādi īsi, pavērš, vismaz manēji ēpasti tiešām ļoti ātri īsi, es vienkārši aizsūtu tādu pagarinātu īsziņu vai kaut ko tā. Bet ja varētu to vēstules formātu dabūt ēpastā, ka tu tā rūpīgi pie tā ēpasta pieeji un strādā. Un tas varētu būt kaut kas tāds, ar ko es varētu pārsteigt draugus, esot prom. Jo tad, kad es esmu prom, tad es sāku ilgoties pēc cilvēkiem, un tad es sāku varbūt rakstīt kaut kādas garākas vēstules vai arī izvēršu garākas telefona sarunas. Jā. Tas tad ir tas ziemas periods, kad es dodos uz ārzemēm kaut kur noslēgties un strādāt ar saviem tekstiem. Pildspalva vai zīmols? Pildspalva tomēr. Man ar zīmuļiem ir tā, ka man kopš bērnības nekādīgi man nesanāca zīmēt. Es esmu ļoti slikts zīmētājs, ļoti slikts. Un man paveicās, ka man tas draugs, kas tagad filozofs Uldis Vēgners, viņš bija Tāls mākslas skolā viens no foršākajiem skolēniem. Un viņš uzzīmēja sev, un tad fiks arī man. Un tad, kad skolotāja Kristberga vēlāk 9. klasi beidzot mums nodeva, viņi teica, es jums esmu sagatavojis pārsteigumu. Esmu sakrājis visas jūsu zīmējumus kopš 2. klasītes. Viņi mums pēdējā zvanā uzdāvināja visus, un man uzdāvināja pilnīgi visus Uldiņu zīmējumus. Viņš bija vienkārši visu manā vietā sazīmējis. Jo es labi mācījos, bet es jūtu, ka ja es pats zīmēšu, tad tā zīmēšana man ņems un iegāzīs vidējo atzīmi. Man likās, kā tad tā? Tas taču ir tāds nieks, tur jau gan var pašmaukties. Es jau nešmaucos nekur tādos fundamentāli matemātikās vai kaut kādas latviešu valodās, kur tas liktos tā kā nāves grēks. Zīmēšanā šmaukties ir man likās. Tā. Lats vai eiro? Eiro. Tur vairāk es ar latiem nevaru vairs nekur norēķināt. Bet ja varētu. Nē, es neesmu. Man ļoti patīk Eiropa vispār. Man tas kaut kāds, es esmu Eiropietis arī, es varētu teikt, ka man tas darbs Eiropas smaržas, ko es jums atsūtīšu tajā PDF-ā, tas ir tieši atklāja manu mīlestību pret Eiropu, kā kultūru, kurai es jūtos piederīgs. Es esmu talsnieks Eiropā un arī lepns par savu izcelsmi un tā tālāk, bet es nebiju pieķēries valūtai tik specifiski, lai tā kā eiro. Citiem latviešiem tā neatņemama detaļa. Tur varbūt kaut kas uzreiz tā kā izšķobās kaut kāda pārliecība par identitāti. Man tā identitāte diezgan, es sev uzskatu par klaiņotāju, klaidoni, bet tādu Eiropas klaidoni. Es visur nesāju līdzi to visu. Šodien jau mēs noskaidrojām šo vienmēr 10 minūtes ātrāk vai vienmēr par vēlu. Gan jau kā ātrāk 10 minūtes. Drīzāk ātrāk, un tad es pagaidu tās 10 minūtes, lai būtu precīzi laikā. Jā. Tā ir man tāda apsēstība. Jā. Latvija vai ārzemes? Nē, sirdī Latvija. Man liekas, ka ir kaut kādi iemesli, kāpēc mēs, tāpat es, tāpat jūs, mēs esam te piedzimuši te
kaut kā nonākuši šajā punktā. Mums, acīm redzot, te bijis jābūt, mums ir savs uzdevums, un mēs esam tieši tāpēc arī šeit satikušies. Tāpēc Latvija, un es arī gribētu, ka lai es ar to pieredzi, kuru es iegūstu ārzemēs, es tomēr tās beigas varētu sagaidīt šeit. Es pat esmu izdomājis, ka es nopirkšu kapu vietu Vācu kapos. Es biju izdomājis, es vēl pajautāju savam draugam no Domas Kalvim, lai viņš noskaidro, vai to var izdarīt. Tagad jau es domāju, mirtis netaisos. Bet man tie Vācu kapi ļoti patīk. Man vienmēr patīk, man vispār patīk kapu kultūra un kapi, un es daudz esmu, un arī esot prom ārzemēs, tur Francijā, Parīzē, Perlašēzes kapsēti, kur ir visādi tur slaveni miroņi, tad man aizrauja kapu kultūra tāds. Un man likās vācu, tāpat, kas ir pie ģimnāzijas, ļoti labi. Man vēl ir, protams, arī tam visam pamats. Tā kā es esmu tāds klaiņotājs, un es neesmu, man nav ģimenes, ja? Es neesmu neprecējis, ne man bērnu, un ļoti esmu, ka tā arī nebūs, to es nevaru zināt. Vajadzēs, kas tos manus kapus tur kopj, ja? Un tad tas būs uzdevums ģimnāzistiem. Viņiem vienkārši nāksies to darīt. Katru gadu talk. Jā, jo es būšu skolu programmā, es pieļauju, ka kalendārs būs tomēr kaut kādā ziņā skolu programmā, vismaz šīs skolas programmā, tālas programmā, viņiem gluži vienkārši būs uzdevums mani apkopt. Vai es tur būšu vai nebūšu, bet es arī domāju, ka es ietaisītu to savu kapvietu tā, ka tur būtu soliņi. Tā kā 2 soliņi, un ka tur jaunie ģimnāzijas vai jaunie talsu dzejnieki vai mākslinieki vai mūziķi vienkārši ietu un tusētu pie tā. Tā kā spēlētu savus skaņdarbus, lasītu savas dzējas. Ka tā būtu tāda tikšanās vieta. Aizem pie Kalnozola. Un tad visi vienkārši iet uz Vācu kapiem pie Kalnozola. Es pats arī gribētu, protams, tur piedalīties. Tāpēc es domāju, ka es vēl dzīves esot, es to visu noorganizēšu. Un pēc tam jau tad attiecīgi turpināsiet pārējie. Nākošais jautājums ir duša vai vanna? Es daudz izmantoju dušu tomēr. Man reta reizi patīk relaksēties vannā. Tas ir tad, kad ir bijis ļoti smagi kaut kādi tādi darba posmi, kuros es esmu noguris un tā. Tad es tā varu ieiet vannā un tā kā bišķi atslābt. Bet īstenībā ar to mazgāšanos ir tā, ka man patīk, ka es vienkārši mazgāšanās man ir priekš, lai nomazgātos. Es nomazgājos un visu, un tā kā es baigi tur ilgi nedirnu tajā ūdenī. Tā kā drīzāk duša. Tālāk. Komēdija vai traģēdija? Komēdija. Man patīk smieties. Un melnā komēdija. Man ļoti patīk tāds arī tāds melnāks humors. Vai arī absurds, paradoxāls humors. Tāds nonsens arī man tīri labi iet pie sirds. Jā. Vairāk naudas vai vairāk brīvā laika? Vairāk brīvā laika. Es esmu sapratis, ka ar to naudu ir tā, ka man viņa ir gan ir bijusi, gan nav bijusi. Labāk, ka viņa ir, bet ka viņa remarks laikam bija šito teicis, ka nauda vienkārši viņa tā kā nomierina. Ka viņa tev ir, tad tur nevis vairs tik ļoti uzvilkts, ka viņa tev vajag. Tā kā viņa ir nepieciešama tik daudz, lai tu par viņu nedomātu, ka tev viņa baigi vajag. Man liekas, ka pārāk daudz nauda, ka tas jau ir kaut kāds komplekss, ka tur jau var aiziet kompleksos un es skatos uz šitiem te visiem Latvijas kaut kādiem tiem večiem miljonāriem. Es redzu, ka viņiem vienkārši tas ir komplekss. Es zinu vienu ļoti nelaimīgu miljonāru. Tas ir vienkārši absolūti nelaimes čupiņas. Viņu personīgi pazīst. Viņš man šito arī ir tā kā apstiprinājis, ka tā tas ir. Tā kā, jā, un brīvais laiks, jā. Es ļoti cienu savus brīvos brīžus. Man tur ļoti daudz, kas tajos brīvajos brīžos top. Jā. Pirms nobeidzam šo epizodi, vai jums ir kāds domgrauds vai vēlējums mūsu klausītājiem un Talsu valsts ģimnāzijai? Vienkārši izmantojiet savu jaunības
vitalitāti. Tā ir milzīga dāvana. Tas ir kaut kas tāds, kas nav visu mūžu. Es to pats jūtu. Es nesaku, es esmu spēku pilnbriedā, es jūtu, es esmu pie ļoti laba tāda veselā saprāta un veselības. Bet šī vitalitāte, kas man bija tajos 20 gados, kad es mācījos aktieros, tas ir kaut kas neticams vienkārši. Es varēju ballēties līdz 5 no rīta un pēc tam 8:30 būt uz klasiskās dejas nodarbību. Tā kā odziņa vienkārši klik, klak, klik, klak, pēc tam paukošana. Viss. Tā enerģija. Tas, ka viss ir jauns, tu vienkārši tas patīk un tas atkal riebjās. Tā milzīgā amplitūda, ko tu iegūsti no šīs jaunības, vitalitātes, tas vitamīns un tas. Es iesaku vienkārši tādā ziņā to izmantot, kad dzīvojiet pilnesenīgi, ar jaudu un nebaidieties kļūdieties, atvainojieties, ejiet tālāk, nokrītiet, celieties, palīdziet viens otram. Visu dariet ar, nav jēga, teiksim, 20 vai tur 18, 19 gados kļūt šaušalīgi nopietnam un tādam pieaugušam. Nē, es uzskatu, ka rītīgi jārauj vaļā tā, ka vienkārši, izmantojiet šo enerģiju, kas jums ir, jo viņas vēlāk vairs tādas nebūs. Tā ir jaunības dāvana, šī jaunības enerģija un vitalitāte. Un lieciet iekšā visu savu radošo garu tur. Tas ir tas komētas centrs, kas jūs nesīs tālāk. Ņemsim vērā. Kā mēs jau zinām no latviešu klasiķiem, skaista ir jaunība. Bet nav nevainas arī novecot. Viss visam savs laiks, bet tas radošais centrs, tā dzirksts un komēta tālākam lidojumam, viņa ir jums tagad. Tieši tagad. Un to nekautrējieties izmantot. Jā. Mēs vēlamies teikt jums paldies, Sandra, ka paciemojāties mūsu skolas podkāstā Tornis. Mums bija ļoti liels prieks jūs uzņemt. Paldies, ka atnācāt. Un paldies klausītājiem un tiekamies nākamajā epizodē. Un gaidām eseju par Rosalu un zirņu spēķi. Tas būs jautājums, ar ko es aizēju prom un turpināšu palauzīt galvu. Paldies jums, te bija fantastiski ar jums tikties un pārcelāt atmiņas un kaut kā to visu salikt pa plauktiņiem. Paldies par šo iespēju. Jā, paldies.